Hopera filmas ļaundari patiešām ir diezgan bīstami. No genocīdiem, terorisma aktiem un pat nolaupīšanām liek mums šaubīties, vai Hopera patiešām ir filma par vidi, vai tomēr filma par visbīstamāko karteļa grupējumu visā Pixar. Apskatīsim, kādi ir Hopera filmas ļaundaru noziegumi. Mērs Džerijs. Mērs Džerijs man tiešām ļoti nepatika, kad skatījos šo filmu. Lai gan būsim godīgi, dziļi sirdī viņš zināja, ka tas, ko viņš dara, ir nepareizi. Bet tas nenozīmē, ka viņš izvairīsies no soda par saviem noziegumiem. Pirmkārt, viņš mēģina nelikumīgi būvēt savu automaģistrāli uz aizsargājamas dabas teritorijas. Bet, lai to izdarītu, viņš nelikumīgi uzstāda skaņas ierīces, lai dzīvnieki tiktu traucēti no šīm skaņām un beigās pamestu šo teritoriju, lai valdība viņam atļautu tur būvēt. Tātad iznīcināšanas darbi un sprādzieni, ko viņš veica, bija nelikumīgi. Papildus iespējamajam dzirdes bojājumam, ko viņš nodarīja vairākām sugām, un tām, ka netaisnīgi atņēma tām mājvietu, šeit viņš izdarīja vides krāpšanu, manipulējot ar ekosistēmu, lai izskatītos, ka tur nav dzīvnieku, un tādējādi varētu veikt savu būvniecību. Tas ir ļoti nopietns noziegums, par kuru viņam draudētu 5 gadi cietumā un $250,000 naudas sods. Papildus tam viņš sabojāja aizsargājamo biotopu, par ko viņam draud vēl 5 gadi cietumā un vēl $250,000 naudas sods. Turklāt nedrīkst aizmirst arī kaitējumu, ko viņš nodarīja faunai, kas par laimi nebija ļoti nopietns, tāpēc viņam piespriestu tikai 1 gadu cietumā un $10,000 naudas sodu. Visbeidzot, viņš ļaunprātīgi izmantoja savu varu, izmantojot savu amatu, lai manipulētu valdību un varētu veikt savas būvniecības, par ko viņam draud 10 gadi cietumā un $50,000 naudas sods. Pēc tam mērs vienkārši uzturējās savās mājās, ceļot savu pašapziņu, redzot, kā viņu apbrīno, un viņa nākamais noziegums notika tad, kad viņu nolaupīja pati Mabela. Starp citu, ja neesi redzējis viņas video par noziegumiem, ko izdarīja Mabela, es to atstāšu šeit, šajā kartītē, lai tu to vari noskatīties, kad būsi pabeidzis skatīties šo video. Tā kā viņu vajāja dzīvnieku padome, viņš sāka braukt kā pilnīgs trakais, lai izglābtu savu dzīvību, bet pat beigās viņš domāja, ka tas viss ir tikai sapnis. Tāpēc viņš vienkārši nolēma neķirties pie stūres un ļāva savam auto aizlidot, apdraudot dzīvnieku dzīvības, kurus viņš veda sev līdzi. Tas papildina viņa izdarīto pārkāpumu sarakstu ar bezatbildīgu braukšanu, par ko viņam draudētu 6 mēneši cietumā un $500 naudas sods. Nolaidīga braukšana, atlaižot stūri un sakot, ka tas bija tikai sapnis, par ko viņam piespriestu 3 mēnešus cietumā un vēl $500 naudas sodu. Un visbeidzot, citu cilvēku dzīvības apdraudēšana, par ko viņam draudētu 1 gads cietumā un $1000 naudas sods, jo par laimi tajā ceļa posmā gandrīz neviena nebija. Tādējādi mēra Džerija noziegumi ir šādi. Vides krāpšana, aizsargājamā biotopa iznīcināšana, savvaļas dzīvnieku bojāšana, varas ļaunprātīga izmantošana, bezatbildīga braukšana, nolaidīga braukšana un citu dzīvības apgraudēšana. Viņa kopējais sods būtu 22 gadi un 9 mēneši. $561,000 naudas sods, un papildus tam viņš saņemtu arī tūlītēju atstādināšanu no mēra amata. Aizliegums ieņemt valsts amatus. Pienākums samaksāt par iznīcinātās dabiskās vides atjaunošanu. Un ļoti iespējams tiesas rīkojums pastāvīgi atcelt viņa automaģistrāles būvniecību. Dzīvnieku padome. Pats reiz Džordžs mūs brīdināja, ka dzīvnieku padomei ir sava tumšā puse. Bet mēs negaidījām, ka viņi visi kļūs par teroristiem. Kad Meibela zvana dzīvnieku padomei, lai lūgtu palīdzību ar mēru, viss iziet no kontroles. Un viņi saprot, ka tā kā mērs apdraud katra no viņiem dzīvotni, labākais, ko viņi var darīt, ir viņu nogalināt. Viņi tik tieši nonāk līdz sazvērestībai pret mēru, kas viņiem katram varētu izmaksāt $10,000 sodu, kopā veidojot $50,000. Atcerēsimies, ka viņš bija putnu, abinieku, rāpuļu, zivju un kukaiņu karalis. Papildus katram no viņiem piespriestajam mūža ieslodzījumam.
Pēc tam, kad Mabela atteicās nogalināt mēru, padome mēģināja viņu vardarbīgi sagūstīt, ieskaitot Džordžu, kas izraisīja ļoti bīstamu vajāšanu, kuras laikā pat tika iznīcināts zinātnieku robotu trusis un robotu putns. Tāpēc tika izdarīts nolaupīšanas mēģinājums, par ko piesprieda 20 gadus cietumā un $10 000 naudas sodu. Krimināls draudi, jo viņiem tika pateikts, ka arī viņus sasmalcinās, par ko pienāktos 5 gadi cietumā un $5 000 naudas sods. Un visbeidzot, viņi iznīcināja zinātnieku robotus, par ko viņiem pienāktos aptuveni $50 000 naudas sods par nodarīto kaitējumu. No tur lietas kļūst daudz bīstamākas, jo pakaļdzīšanās laikā mēram Džerijam viņi veica vairākas manevrus, lai viņu apturētu un nogalinātu. Tik tālu, ka viņi pat uzmeta viņa automašīnai haizivi. Viņi arī izraisīja zinātnieku avāriju, un viņi gandrīz zaudēja dzīvību. Par šo slepkavības mēģinājumu viņiem tiktu piespriests 20 gadu cietumsods un $10 000 naudas sods. Papildus bīstamajai manevrai, izmantojot haizivi, viņiem piesprieda vēl 5 gadi cietumā un $5 000 naudas sodu. Un visbeidzot, viņi gandrīz izraisīja zinātnieku nāvi, par ko viņiem piesprieda 1 gadu cietumā un $1000 naudas sodu. No šejienes pēc tam, kad Mabela sadūrās kopā ar mēru, viņi mēģina aizbēgt, bet zinātnieki sagūsta Mabelu, un pēc tam padome sagūsta un nolaupa visus. Kad viņi pamostas, viņi atrodas laboratorijā, un viņiem ir zinātnieki draudu ietekmē, lai tie uzbūvētu robotu mēra izskatā. Un šeit sākas viņu plāns izmantot dzirdes ierīces uz cilvēkiem un pat izraisīt smadzeņu bojājumus un nāvi. Tātad ar šo nolaupīšanu, brīvības atņemšanu, izspiešanu, kriminālām draudiem, terorismu, piespiešanu, sazvērestību un bīstama ieroča izmantošanu viņiem piespriestu 63 gadus cietumā un $305 000 sodu, kā arī 2 mūža ieslodzījumus. Tātad dzīvnieku padome tiek apsūdzēta par šādiem noziegumiem: sazvērestība slepkavības izdarīšanai vairāku dalībnieku sastāvā, nolaupīšanas mēģinājums, krimināla draudi, tehnoloģiskā īpašuma iznīcināšana, ko veikuši abi roboti, slepkavības mēģinājums, uzbrukums ar bīstamu priekšmetu, citu dzīvību apdraudēšana, vairāku upuru nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana. Krimināla piespiešana, piespiedu darbs, iekšzemes terorisms, sazvērestība masu slepkavības veikšanai, bīstama ieroča izmantošana masu slepkavības izraisīšanai. Tas mums dod kopējo sodu – 109 gadi cietumā, 3 mūža ieslodzījumi un $436 000 naudas sodu, kas sadalīti starp padomes locekļiem. Tātad jā, dzīvnieku padome ne tikai mēģināja glābt savu dzīvotni, bet beigās uzkrāja pietiekami daudz apsūdzību, lai pavadītu vairākas pilnas dzīves cietumā. Karalis Titus. Es teiktu, ka karalis Titus bija īstais ļaundaris šajā filmā, jo viņš bija vienīgais, kuram patiešām bija ļoti ļauni nodomi no pašas sirds dziļumiem. Jo tieši pēc tam, kad Mabela nogalināja savu mammu, viņš kļuva ļoti priecīgs, jo teica, ka bija gaidījis šo brīdi, lai beidzot varētu valdīt kā pienākas. Viņš bija tas, kurš vēl vairāk virzīja ideju par plānu iznīcināt cilvēku smadzenes. Un tas jau kvalificējas kā terorisms, sazvērestība masveida slepkavības veikšanai, aicinājums uz slepkavību un bīstama ieroča izmantošana genocīda veikšanai. Jau tikai par to viņam pienākas 2 mūža ieslodzījumi, 30 gadi cietumā un $280 000 naudas sods. Ak, un starp citu, atcerēsimies, ka tieši viņš ielīda mēra robota ķermenī, lai apmānītu visus un ievilinātu viņus lamatās, lai viņiem izceptu smadzenes. Tas jau tiek uzskatīts par identitātes viltošanu, sabiedrības maldināšanu un īpašuma zādzību. Ne tikai robota, bet viņš arī nozaga mēram viņa mobīlo telefonu. Par to viņam piespriestu vēl 8 gadus un 6 mēnešus cietumā, kā arī aptuveni $50 000 naudas sodu.
Kopumā karalis tic apvieno šādus noziegumus – iekšzemes terorisms, sazvērestība masu slepkavības izdarīšanai, aicinājums izdarīt slepkavību, bīstama ieroča izmantošana masu slepkavības izraisīšanai, valsts amatpersonas identitātes viltošana, krāpšana vai sabiedrības maldināšana, personīgā īpašuma zādzība, eksperimentālās tehnoloģijas zādzība. Tas mums dod kopējo aptuveno sodu – 2 mūža ieslodzījuma termiņi. Gadi un 6 mēneši papildu cietumsoda, $330,000 naudas sodu. Lai gan, viņš izvairījās maksāt par visu šo, jo vārde karalis viņu beigās apēda. Labi, atliek tikai pieminēt, ka arī zinātnieki izdarīja dažus noziegumus, un es tos ātri nosaukšu, ja jums ir zinkāre. Zinātniekiem tika uzlikts tikai naudas sods par to, ka viņi ļāva Meibelai izmantot Hopperu tehnoloģiju bez atļaujas. Kā eksperimenta subjektam, pakļaujot viņas dzīvību riskam, izmantojot ierīci, kas varētu ietekmēt viņas smadzenes. Un arī par vajāšanu, ko viņi veica savā transportlīdzeklī, cenšoties atgūt Meibelu, kuras laikā viņi brauca bīstami. Tas tiek klasificēts kā pētniecības protokola pārkāpums, zinātniska nolaidība, personas drošības apdraudēšana un bezatbildīga braukšana. Par ko viņiem piespriestu 3 gadus un 6 mēnešus cietumā, $21,000 naudas sodu. Un ka viņiem tiktu atcelts projekts Hoppers, kā arī konfiscēta visa izstrādātā tehnoloģija. Viņu pētniecības atļauju apturēšana, pagaidu aizliegums veikt eksperimentus ar cilvēkiem. Kādi jums šķita noziegumi, kas parādījās Hoppers? Vai jūs zinājāt, ka to bija tik daudz? Un, protams, neaizmirstiet noskatīties video par Mabeles izdarītajiem noziegumiem filmā. Mēs jūs redzēsim nākamreiz. Paldies, ka skatījāties!